Kā jau mūsu akcijas sabiedrības nosaukumā Kurzemes atslēga skan, tātad mūsu galvenais virziens un galvenā prioritāte ir atslēgas un slēdzenes, bet ar to mēs neaprobežojamies. Šeit var redzēt dažus vēsturiskus izstrādājumus, kurus mēs esam atsākuši ražot, kā arī ir, protams, produkcija, kuru mēs vairs neražojam, bet noteikti vecmāmas mājā vai arī kādā citā vietā noteikti ir redzēts. Slavenā Anna, kuru beidza ražot 60. gadu beigās, ir atguvusi savu izskatu un atkal ir atgriezusies veikalu plauktos. Kurzeme, cilvēki šobrīd atjauno savas mājas un vēlas iegūt savu vēsturisko izskatu, un mēs esam parūpējušies par to, lai tas būtu iespējams. Protams, ikoniskā Lotte, kura ir, kā teikt, kļūst par mūsu simbolu, un mēs viņus arī esam sākuši krāsot. Gandrīz visos saimniecības un būvniecības preču veikalos jūs atradīsiet gan tomātu, gan oranžu, gan mintu, gan citronu. Savukārt ir īsti ekskluzīvās sērijas, kas ir pāvilosta un arī aizputi, kuru veikalos diemžēl neatradīs, bet dabā tādas pastāv. Varbūt mājās es pamanīju šleperi. Šleperi mēs plānojam sākt ražot, esam izstrādājuši eksperimentālo produktu, un viņš ir izrādījies pieprasīts, un ļoti daudz mums šobrīd prasa un zvana. Pavisam drīz arī šleperus varēs atrast veikalos. Pakaramie esam arī atguvuši vēsturisko formu no ļoti izturīga materiāla, un arī šos var atrast dažādos saimniecības un būvniecības preču veikalos. Kopumā Kurzemes atslēga ražo aptuveni 15 dažādas slēdzenes, kuras ir pielāgojums dažādu veidu durvīs. Taču populārākās un, kā teikt, visizplatītākās būs ZV45, kas ir 72 mm standarts un, protams, pieejams arī melnas, kā šobrīd tirgū prasa. Un plaši izplatīts ir arī saucamais Krievijas standarts, kurš ir iebūvēts padomu laikos dažādās mājās, būs 55 mm attālums starp rokturi un cilindru centru. Ražojam uz vietas arī cilindrus, ko noteikti veikalā varēs atšķirt pēc svara, ja paņems rokās kā teikt, līdzvērtīgu Ķīnas ražojumu. Un mūsu cilindrus, mūsu ražojums vienmēr varēs atšķirt pēc atslēdziņas, kur būs mūsu logo.